Tu esi ieradusies. Tu esi vietā, kur neviens no tavas ģimenes nekad nav bijis. Dievs runāja vārdu parādīšanās. Vārds parādīšanās ir process kļūt redzamam, process kļūt izvirzītam, saredzamam. Ir izredzētie, kas būs labi zināmi, kas būs slaveni. Tu zinās savā sirdī, ka šis ir priekš tevis. Tu tagad esi taurenis. Tu biji kokonā ilgu laiku. Tu biji izolēta, tika paņemta prom no saviem tuvajiem, no darba, vietas, kur biji, un ielikta citā vietā, kur tu biji viena ar Dievu un sevi. Tu izdarīji tik daudz darba, un kad kāpurs ir kokonā, tas saplēš savus audus un uzceļ sevi pats. Un tas atkārtoti izmantos dažas daļas, bet izšķīdīs citas, un tas ir tas darbs, ko tu esi darījusi. Tu skatījies sevi un teici, tās ir daļas no manis, un es esmu gatava tās atlaist. Tās man nekalpo vairs, un šīs daļas es nesīšu ar sevi. Tu izlēji savu mīlestību un enerģiju labajās daļās, un tāpēc tavas dāvanas paceļas jaunā līmenī. Bet tagad tu esi izlauzusies no kokona, tu esi brīva, tu esi taurenis. Tu esi pilnībā pārveidojusies. Cilvēki redz to par tevi. Tu pat jūti, ka esi gaišāka. Tu arī kā taurenis pacelies. Tu varbūt jūties nogurusi vai slima, bet tas ir tāpēc, ka tu izlauzies ārā no kokona. Tu uzrodies kā taurenis, un tagad visi redzēs tevi paceļamies. Lepojos ar tevi, jo zinu, kam izgāja cauri. Zinu, cik grūti būt vienam ar savām domām. Tavas domas veido realitāti. Domas manifestēsies ļoti lielā ātrumā. Kontrolē savas domas, jo tavai dzīvei ir liels aicinājums, un ienaidnieks vienmēr nāks pēc tevis. Tu esi jaunā laikā, kur iztēlojies, sapņo, lūdz par to, un tas tik ļoti ātri piepildās. Tāpēc par ko tu esi kļuvusi un par to, cik ļoti tuvu tu esi Dievam. Viss šis darbs, ko tu tik ilgi darīji, atmaksājas brīnišķīgā veidā. Gatavojies pacelties, tu tagad esi taurenis.